Tas Kungs, lai ir ar jums. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis apustulis Matejs 9. nodaļā. Gods tev, Kungs! Redzi, viens vecākais nāca un nometās ceļos viņa priekšā un sacīja: Mana meita nu pat nomira, bet nāc, uzliec viņai savu roku, un tā dzīvos. Jēzus piecēlies, sekoja tam kopā ar saviem mācekļiem. Un redzi, kāda sieviete, kas 12 gadus slimoja ar asiņošanu, pienāca no mugurpuses un pieskārās viņa drēbju malai. Viņa pie sevis sacīja: Ja vien viņa drēbēm pieskaršos, kļūšu vesela. Bet Jēzus, pagriezies un viņu ieraudzījis, teica: Esi droša, meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un sieviete kļuva vesela tajā pašā brīdī. Kad Jēzus ienācis vecākā namā, ieraudzīja flautistus un trokšņainu ļaužu pulku, viņš sacīja: Ejiet prom, meitene nav mirusi, bet guļ. Un tie viņu izsmēja. Bet, kad ļaudis bija izraidīti ārā, Jēzus iegāja iekšā, satvēra viņas roku, un meitene piecēlās. Runas par to izplatījās visā apvidū. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava tev, Kristu! Kungs, mēs pateicamies tev par tavu evaņģēliju vēsti un lūdzam tavu klātesamību, lai mēs varam pārdomāt to, lai tu mūsu pārdomas svētī, un tava evaņģēlija vēsts mūsos rada ticību un prieku par tavu žēlastību un vadību arī mūsu dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, mīļie draugi. Šodien mēs esam laikā, kas jau ir diezgan tuvu mūžības svētdienai, jeb mirušo piemiņas dienai, un šī rakstu vieta, kura runā par jau mirušas meitenītes augšām celšanu, zīmē, varētu teikt, drusku iezīmē to tēmu skatu uz augšām celšanos, skatu uz turpināšanos aiz nāves sliekšņa. Un proti, ka šī turpināšanās ir Dieva žēlastības dēļ, Kristus dēļ, mums ir cerība uz augšām celšanos. Bet šajā svētdienā, kas mums ir ģimenes dievkalpojums, kurā ir ģimenes, un es redzu, kad ir atnākuši vairāki vīrs un sieva kopā, tad ir arī šī ģimenes tēma. Jo te bijās tas, kad tēvs Jairs, kas ir sinagogas priekšnieks, kā draudzes priekšnieks, garīgs cilvēks, viņš atnāk pie Jēzus, lai lūgtu par savu jau nomirušo meitu. Un šeit ir šī ģimeniskā tēva mīlestība, kurš tik ļoti mīl savu bērnu, ka viņš ir gatavs, varētu teikt, spītēt nāvei. Un patiešām jau tautā ir tāds teiciens, ka mīlestība ir stiprāka par nāvi. Bet šeit ir nevis tā mīlestība puisim uz meiteni un meitenim uz puisi, meitenei uz puisi, bet te ir tēva mīlestība uz savu meitu. Te ir vecāku mīlestība uz saviem bērniem. Te ir šī tieši ģimenes mīlestība, tāda mīlestība, kas ir stiprāka par nāvi. Un patiesību sakot, ne jau tā mīlestība ir stiprāka, bet Dievs ir stiprāks par nāvi. Bet šim cilvēkam bija tāda ticība, ka viņš nevarēja, varētu teikt, viņš nesamierinājās ar to, ka viņa meitiņa ir nomirusi. Viņš bija gatavs sameklēt Jēzu, un varbūt, ka tas ir pēdējais salmiņš, varbūt, ka tā ir izmisusi ticība, bet tā ir ticība. Un tāpēc šajā svētdienā mēs varam runāt par tādu patiešām ļoti spēcīgu ticību, jo šajā notikumā ir
tikai šis draudzes priekšnieks, kur citur evaņģēlijos viņu sauc par Jairu. Jairs, un tā ir viņa meitiņa, bet arī par vienu sievieti, kura tuvojās Jēzum no mugurpuses. Un sākumā man arī gribētos tā pajautāt, vai jūs esat padomājuši, kur jūs ejat tad, kad jums ir reāli slikti? Tad, kad jums ir ļoti slikti, kur jūs ejat? Ko jūs darat, kad jums ir slikti? Droši vien diez vai jūs man teiksiet, kur jūs ejat, kad jums ir reāli slikti. Jo dažādi cilvēki dažādi iet, kur viņiem ir patiešām, kad ir ļoti slikti. Ļoti slikti. Citi cilvēki zvana savam labākajam draugam. Citi iet pie savas sievas vai pie savu vīru. Jūs ejat pie savas sievas, kad jums ir slikti, parunāties. Vai tad, kad jums bērni ir slikti, jūs ejat pie savu tēta un mammas parunāties, kad jums ir slikti? Vai ko jūs darat? Vai jūs izejat laukā, vai jūs ejat kaut kur savā istabā zem segas, vai ko mēs darām? Vieni cilvēki varbūt norobežojās un kā teikt, savu sāpi izsāp sevī, un citi cilvēki tieši otrādi dalās ar savu sāpi un saka, man ir slikti. Un parasti tu nesaki vārdu slikti, tu saki to citu vārdu, kas ir stiprāks, jo tad ir sirds pilna. Kur mēs ejam tad, kad ir slikti? Šie divi cilvēki, draudzes priekšnieks Jairs un šī sieviete, viņi sākumā arī negāja pie Dieva. Tas pirmais pamudinājums no mācītāja būtu, kāpēc mēs nemeklējam Dievu tad, kad mums ir slikti? Tad, kad mums ir ļoti slikti, kāpēc mēs nesakam, Dievs, man ir slikti, palīdzi man manās grūtībās, palīdzi atvieglini manas sāpes. Diezgan reti cilvēki tā dara. Citreiz taisni, tad, kad mums ir ļoti slikti, tad kaut kā mēs meklējam visu kaut ko citu. Un droši vien arī, kad šis Jairs abi ar savu sievu meklēja daudz un dažādus ārstus, lai palīdzētu savai meitai. Viņi droši vien iztērēja veselas lielas naudas, lai varētu dziedināt savu bērnu. Un nekas viņiem nepalīdzēja. Tikai tad, kad meitene bija jau uz nāves gultas, un pat viņa vēl bija tālāk viņš tomēr gāja un meklēja Jēzu. Droši vien, ka viņš arī lūdza par savu meitu. Droši vien viņš gāja uz templi un upurēja upurus par to, lai Dievs uzklausa viņu ģimenes lūgšanu, un viss bija velti. Un patiešām, vai viss bija velti? Droši vien, ka nebija velti. Tāpēc, ka Jēzus neko neteica. Viņš neteica, ak, jūs draudzes priekšnieki, ak, jūs neticīgā tauta, kāpēc es jūs ir tā? Viņš neko neteica. Viņš vienkārši piecēlās un gāja uz viņu mājām. Un tur ir kaut kas īpašs tajā, ka Jēzus bija tik atsaucīgs šim draudzes priekšniekam. Un Jēzus gāja. Un mēs tālāk arī redzam, ka viņš ar tādu lielu vieglumu izdarīja neiespējamas lietas. Viņš šķiet, ka tas viss, kas tur notika tajā mājā, notika tik viegli, tik vienkārši. Bet tas nebija nemaz tik viegli un tik vienkārši. Otrs ir, kad šī asinssedzīgā sieviete, kur slimoja 12 gadus, tas ir ļoti ilgs laiks, tā ir kāda slimība, kas viņai neļāva kļūt par māti. 12 gadus viņa slimoja šo slimību. Varbūt tikpat ilgi, cik šī meitene vispār dzīvoja, kas tagad bija aizgājusi mūžībā, tikpat ilgi šī sieviete nevarēja kļūt par māti. Viņa nevarēja kļūt par to, kas vecajā derībā ir galvenais sievietes uzdevums – dzemdēt bērnus. Viņa to nevarēja, viņa ilgojās. Arī viņa droši vien ar vīru lūdza Dievu, gāja uz templi un upurēja, iztērēja milzumu daudz naudas, lai varētu izārstēties, lai nebūtu vairs šīs problēmas, šīs slimības, bet viss bija velti. Bet vai tiešām bija velti? Ir ļoti interesanti, kad viņiem abiem šiem cilvēkiem ir šāda nesamierināma ticība. Ticība, kas nesamierinās ar viņu dzīves realitāti. Gan Jairs, kurš nesamierinās, ka tas bērns jau ir miris, gan šī sieviete, kura nesamierinās un meklē
tomēr kaut varētu viņa drēbju vīlei pieskarties. Bet tas ir ļoti interesanti, ka viņa rīkojas, varētu teikt, tā diskrēti, ļoti par diskrēti. Viņa domā, ka viņa varētu kaut Jēzum pieiet no aizmuguras un pieskarties viņa drēbju vīlei. Viņa negribēja saskarties ar Jēzu, viņa negribēja stāstīt viņam savu nelaimi, viņa kaunējās par savu nelaimi. Un varbūt mūsdienās ir daudz cilvēku līdzīgi kā viņa, kuri varbūt domā, es nevaru aiziet uz baznīcu, lai izlūgties no Dieva žēlastības, nevaru aiziet un mācītājiem izstāstīt savas bēdas, bet kāpēc mēs citreiz nevaram izstāstīt savas bēdas? Ir viena cilvēka, kas nevar izstāstīt tāpēc, ka lepnums neļauj. Bet viena cilvēki tāpēc, ka viņiem liekas, ka kas es tāds esmu varbūt, kāpēc Dievs diez vai mani tā uzklausīs, bet varētu kaut kā līdzīgi kā šī sieviete no aizmuguras pieskārties viņa drēbju vīlei, bet jūs ziniet, cik jābūt stiprai ticībai, ka tu varētu tikai pieskarties Jēzus drēbju vīlei, un šis pieskāriens darīs veselu. Un ne gluži pieskāriens, bet tas, ka es tieku līdz viņam. Un droši vien, kā interesanti, es jau to daudzreiz esmu teicis, un ik pa laikam ir svarīgi atkal un atkal to atgādināt, ka tautā patiešām droši vien tajā vidē bija izplatījušās runas, ka Jēzus no Nāceretes dziedina visus. Viņš visus dziedina. Jūs varat iedomāties, kad mūsdienās būtu tāda iespēja tikai nokļūt līdz tam cilvēkam, un ja tu tieci pie viņa, tu noteikti tiksi dziedināts. Vienalga, kāda kaita tev būtu, vienalga, kas ar tevi notiek, tu tikai tiec līdz Jēzum, tiec viņa priekšā, pasaki viņam savu vainu, un viņš tevi darīs veselu no jebkuras slimības. Tas ir kaut kas fantastisks, un droši vien tāpēc ar Jēzu bija tik daudz cilvēku vienmēr. Viņam gāja līdzi liels skrandaiņu pulks, viņam gāja līdzi visādi cilvēki, kas visu kaut ko vēlējās no viņa. Un viņš ar visu savu būtību izpauda šo Dieva žēlastību. Jūs varat iedomāties to situāciju, kas ap Jēzu vienmēr virmoja, kad galvenais bija tikai nokļūt līdz viņam. Un kaut kādā mērā arī šajā pašā brīdī ir tieši tāpat. Cilvēki tāpat cer uz viņu, tāpat grib tiekties pie viņa. Un es teiktu, šajā evaņģēlijā šie divi cilvēki, ne tikai viņiem bija tā stiprā ticība, bet šī ticība bija pozitīva. Tā ir pozitīvā ticība, kad tu tici, kad viņš tev palīdzēs. Tas ir, kā varētu teikt, šis pozitīvais uzstādījums. Nevis, ka tu ej un diez vai viņš man palīdzēs, un es jau neesmu nekas, un bieži vien cilvēkiem ir, kā varētu teikt, negatīva ticība, bet šiem ir pozitīva. Un tas ir tas īpašais šajā evaņģēlija notikumā. Un daudziem cilvēkiem, kas pie Jēzus nāk, ir šī pozitīvā ticība, šī, tā varētu teikt, tik pārliecība, ka tikai varētu tikt pie viņa. Un tāpēc mēs no šiem diviem cilvēkiem varam mācīties tās divas lietas. Viens, ka mēs nesamierināmies ar savu dzīvi, bet gribam uzmeklēt Dievu, ka mūsos ir šis izsalkums un izslāpšana pēc Dieva, un otrs, ka mēs ticam pozitīvi, ka Dievs man palīdzēs. Dievs ir tas, kas man var palīdzēt. Un patiešām Jēzus viņiem arī palīdzēja. Un ir svarīgi citreiz arī padomāt, ka Dievs mums palīdz mūsu dzīvē, varbūt ne tajās lielajās lietās, bet kā Dievs jau ir tev palīdzējis tavā dzīvē, kā Viņš tev ir atbildējis uz tavām lūgšanām, kad tu esi iepriekš kādreiz lūdzis. Vai varbūt tu atceries kādus savus tuviniekus, kas ir dziedināti, kuri piedzīvojuši atbildes uz savām lūgšanām, jo tas stiprina tavu ticību tagad. Tavu ticību tagad, kad tev vajadzīga varbūt kāda palīdzība tavā dzīvē, risinājumi tavā dzīvē. Un piedzīvot šo Dieva žēlastības dāsnumu, tā ir tāda liela svētība.
Un varētu teikt, ka cik būtiski arī ievērot, ka evaņģēlija brīnuma atklāja tādu garīgo nozīmi, kā Jēzus dziedina miesas skaitas, tā Dievs dziedina mūsu dvēseles slimības. Un kā Jēzus evaņģēlijā atgriež dzīvībā tos, kas bija jau miruši, tā Dievs dāvā augšām celšanos un jaunu dzīvi bezcerīgiem grēciniekiem, kuri tāpat saka, man viss ir sabrucis. Un bieži vien arī pat laulībā ir tā, ka šķiet cilvēkam mūsu attiecības ir sabrukušas. Mums vairs nav tās mīlestības, kas bija sākumā. Daudz kas ir zudis un mēs esam palikuši savādāk. Kas mūs vairs var vispār glābt? Līdzīgi kā tā meitiņa, kas ir nomirusi. Kas mums vairs var palīdzēt mūsu laulībā iepūst jaunu dzīvību? Bet vai jūs gribat, lai jūs taptu dziedināti, kā Jēzus citreiz saka? Vai tu gribi vesels kļūt? Vai jūs gribat atkal būt laimīgi savā laulībā? Vai jūs gribat, lai Dievs jums palīdz? Vai jūs meklējat kopā Dieva žēlastību? Un citreiz patiešām arī tā notiek, un es arī kā mācītājs esmu piedzīvojis, ka tiešām pateicoties tam, ka vīrs un sieva abi atrod Dievu, tad tieši arī viņu mīlestība mainās. Arī tas, kā viņi viens pret otru attiecas, mainās. Mainās viņu skatījums uz otru cilvēku, tāpēc, ka Dievs ir ienācis viņu sirdīs. Un līdz ar to mainās arī dinamika attiecībās, mainās arī skats, kā otru cilvēku uzlūko, un attiecības piedzīvo pilnīgu atjaunotni, pilnīgu atzimšanu. Un tāpēc arī līdzīgi kā citur evaņģēlija vietās, tad, kad, man liekas, ka tas bija vai nu pie Lūkas, vai nu pie Marka, kad Jēzus devās jau pie šī draudzes priekšnieka uz mājām, tad nāca cilvēki viņam pretīm un teica, neapgrūtini vairs mācītāju, jo tava meita jau ir mirusi. Un tajā brīdī Jēzus uzlūkoja šo cilvēku un teica, nebīsties, tici vien. Un bieži vien ir svarīgi arī mūsu dzīvē šos vārdus atkal atkārtot, nebīsties, tici vien. Kad tu redzi, kas notiek šajā pasaulē, un kad tu redzi, ka arī tavā dzīvē vai ģimenē iet grūti, tad nebīsties un tici vien, nepazaudē ticību, nepazaudē skatu uz labo, cik ļoti svarīgi tas ir, to ir saglabāt un saglabāt ticību un paļāvību uz Dievu un šo ticību, kas ir pozitīva, ka Dievs un Kristus man var palīdzēt. Tā arī Kristus mums saka arī šodien, nebīsties, tici vien. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.